Labvakar! Gribu pastāstīt, ka nākošu piektdien, 5. septembrī, pašā Rīgas centrā, Merķeļa ielā, 21, Media Hub Rīga telpās notiks konference. Un konference ir starptautiska, un tā ir veltīta sieviešu tēmai - sieviete, sabiedrība, baznīca. Galvenās tēmas, protams, šajā konferencē būs par to, ka sievietes, kas studēja teoloģiju, kas tika ordinētas par mācītājām vai diakoniem, vai iesvētītas par evaņģēlistēm Latvijā, pēdējo vairāk kā 30 gadu laikā nevarēja kalpot baznīcā pie kanceles. Noteikti zināsiet, ka pēdējos gadus ik pa laikam kāda sieviete tiek ordinēta Latvijā, taču to dara nevis vietējā luterāņu baznīca, bet Latvijas evaņģeliski luteriskā baznīca pasaulē. Viņa tagad saucās pasaulē, tā saucamā Trimdas baznīca, kas ir bijusi Trimdā. Un pēdējos gadus šī Trimdas baznīca sāka pamazām ieņemt atpakaļ savu dzimteni, labā nozīmē, un tādēļ ik pa laikam ziņās parādās kaut kādas bildes, kaut kādi video par sieviešu ordināciju Latvijā, kaut kādas intervijas ar vietējām sievietēm mācītājām, viņas visas ir daļa no Trimdas. Interesanti, vai ne, ka Jēzus teica, pravietis nav cienīts savā tēva zemē. Tas ir par šo, jā. Bet piektdien būs konference veltīta šiem pēdējiem 30 gadiem, un 30 gadus atpakaļ nodibinājās Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība, kas apvienoja šīs sievietes mācītājas, teoloģes, teoloģijas studentes un tādā garā, diakonis, evaņģēlistes. Un arī šajā gadā patiesībā aprit 50 gadi, kopš pirmās 3 sievietes Latvijā tika ordinētas. Pēc tam tas tika aizliegts. Pēc tam Luterāņu baznīcas vadība izdomāja, ka mēs viņas negribam un aizliedza, var sakot. Bet konference būs par to, kā tad ir klājies šīm sievietēm pēdējo 30 gadu laikā. Daļa no tām ir izbraukušas, un viņas arī ieradīsies uz konferenci un ekumenisku dievkalpojumu. Daļa no tām ir bijušas Latvijā, pārkvalificējās, tas nozīmē, ka viņas izmācījās citu specialitāti, viņas aizgāja strādāt citās jomās, un daļa kalpoja baznīcā, baznīcās par evaņģēlistēm, daļa ir kapelānes, un var teikt pazemīgi kalpoja un kalpo vēl ar vien, kaut arī viņas tā kā cerēja, ka viņas kļūs par mācītājām. Un tātad šī konference ir pamatā veltīta šai tēmai, kā tad šīm sievietēm ir klājies, un jā, šajā konferencē uzstāsies profesore Austra Reine, uzstāsies arī profesora Dace Balode, uzstāsies lektors Ģirds Rozners, kas ir arī adventistu mācītājs, un arī doktora un Latvijas Bībeles centra dekāne Kristīna